Sasaites – Lindas Ansons un kāpšanas sporta audzēkņu kopdarbs. Piesienam 2 cilpas, kuras izmantosim kā pašdrošināšanu. Pašdrošināšanu izvaram cauri 2 drošības sistēmas cilpām. Tad cilpā izvaram cauri cilpas otru galu. Cilpas brīvajā galā iesienam mezglu kāpsli. Tad pievienojam karbīni. Tādas pašdrošināšanas jums jāsagatavo 2. Drošības sistēmas centrālajā cilpā iekabinam karbīni ar drošināšanas ierīci un otru karbīni, kas atradīsies virspusē. Uzvelkam ķiveres, piekabinam atsaites un papildus karbīnes sānos pie sistēmas cilpām, paņemam vēl dulfero un sasaites virvi un dodamies uz maršrutu. Sasaites biedri maršrutā savā starpā izmanto noteiktas komandas. Te lūk būs izmantotās komandas. Drošināšana gatava vai drošinu, sapratu, kāpju, pats vai pati, visa virve vai visa, ievelc, izdod, laižos, zeme, dulferis brīvs un dulferis nostiprināts. Pie maršruta sākuma samarķējam dulferi un sasaites virvi. Iesienamies sasaites virvē. Pirmais dalībnieks obligāti iesienas sasaites virves galā. Otrs dalībnieks var arī vienkārši iekabināt astotnieku sistēmas cilpā. Nav obligāti jāiesienas. Piemērs, kā iesieties pirmajam sasaites dalībniekam virves galā. Stacijas karbīnē iekabinam savas pašdrošināšanas un karbīni, caur kuru ies sasaites virve. Sagatavojam drošināšanu pirmajam dalībniekam. Par pirmo dalībnieku šajā apmācībā sauksim to, kas maršrutā ir uzsācis pirmais kāpt. Par otro, kurš no pirmās stacijas sāks kāpt otrais. Piemērs, kā ielikt virvi drošināšanas ierīcē. Veicam partneru savstarpējo drošības pārbaudi pirms kāpšanas. Pārbaudam mezglus, karbīnes, drošināšanas ierīces un drošības sistēmas. Pirms uzsāka kāpšanu, drošinātājs dod komandu. Drošināšana gatava. Kāpēc savukārt komandu? Kāpju. Pirmais dalībnieks kāp liekot virvi atsaitēs. Atsaites kustīgo karabīni kabinam āķī. Kāpēja virvē no atsaites karbīnes ir jānāk ārā no sienas. Pistoles tehnika. Atsaites mufte atrodas tajā pusē, ar kuru roku tiek likta atsaitē virve. Pa labi vērstā muftē virvi liek ar labo roku. Tēs tasītas tehnika. Savukārt situācijā, kad karbīnes mufte ir kreisajā pusē, virve atsaitē liek ar labo roku. Pirmais dalībnieks pienākot pie stacijas, piekabina pašdrošināšanu un dod otrajam komandu pats, un tad sāk iekārtot dulferi. Tad, kad dulferis iekārtots, izver un ievelk sasaites virvi cauri stacijas karbīnai un sagatavo drošināšanu otrajam partnerim.
Kad drošināšana gatava, dot komandu drošinu. Tūplāns, kā tiek ierīkots dulferis. Virves gals tiek izvērsts cauri tiesneša karbīnai, un virves gali tiek sakabināti kopā un nolaisti līdz zemei. Kā jāierīko sasaites virve stacijā. Otrais dalībnieks sagaida pirmā dalībnieka komandu pats. Tad tiek pārtraukta drošināšana un atbrīvota sasaites virve. Kad virve izvilkta, otrais dalībnieks dod komandu visa, un tad gaida komandu no pirmā dalībnieka drošināšana gatava. Otrais dalībnieks atbild uz šo komandu sapratu, un tad dod komandu pirmajam kāpju, un tikai tad var izkabināt pašdrošināšanu un kāpt uz augšu, pa ceļam savācot visas atsaites. Kad otrs dalībnieks pienācis klāt stacijai, viņš iekabina pašdrošināšanu un uzreiz laižas lejā pa dulferi. Noņemot pašdrošināšanu no stacijas, viena roka atrodas zem drošināšanas ierīces. Pirmais dalībnieks turpina drošināt, līdz otrais dalībnieks ir nolaidies līdz zemei. Kā ielikt dulfera virvi drošināšanas ierīcē? Kad otrs dalībnieks ir nolaidies uz zemes, tiek dota komanda pirmajam zeme, tiek atbrīvota dulfera virve, nostiprināta tā gali pie drošības sistēmas centrālās cilpas vai pašdrošināšanas. Kad tas ir izdarīts, dot pirmajam komandu, dulferis brīvs un dulferis nostiprināts. Tālāk tiek gatavota drošināšana pirmajam dalībniekam. Kad drošināšana gatava, dot komandu pirmajam drošinu. Piemērs, kā tiek atbrīvota dulfera virve no drošināšanas ierīces. Pirmais sagaida otra komandu zeme un atbild ar komandu sapratu. Tad pārtrauc drošināšanu un atbrīvo sasaites virvi. Kad sagaidītas komandas no otrā dalībnieka dulferis brīvs un dulferis nostiprināts, ņem dulferi un ieliek to drošināšanas ierīcē. Kad otrais partneris izvilc visu virvi, pirmais dod komandu visa, tad gaida komanda no otrā dalībnieka drošinu un atbild ar sapratu. Tad tikai pirmais drīkst izņemt pašdrošināšanu, bet neatlaižot vienu roku no dulfera virves. Kad pirmais laižas, dod komandu otrajam laižos. Kad pirmais nolaidies uz zemes, abi dalībnieki sāk abu virvju izvilkšanu. Vispirms pirmais atbrīvo dulferi, izsienas no sasaites virves un izvelk to. Savukārt otrais pārtrauc drošināt, kad pirmais ir nolaidies, izsien dulferi īsāko virves galu un izvelk to. Maršruts tiek pabeigts, kad abas virves ir izvilktas no stacijas un atrodas uz zemes. Kļūdas kāpjot sasaites. Vai var izlabot un pateikt, kā pareizi ir jārīkojas dotajās situācijās? Āķī iekabināta atsaites karbīna, kurā būtu jākabina virve.
Nepareizi iekabināta kāpēja virve karbīnē. Virve savērpta. Nepareizi iekabināta kāpēja virve atsaitas divās karbīnēs, veidojot zigzagu. Veids, kā tiek izlabots zigzags. Nepareizi iekabināta kāpēja virve atsaitas divās karbīnēs, veidojot zigzagu un virves savērpumu. Šādam kāpējam jāpārtrauc kāpšana un jāmācās vēlreiz, kā kāpēja virve tiek likta atsaitas karbīnē. Pirmais dalībnieks ievelkot virvi drošina partneri ar nepareizo virves pusi. Pirmais dalībnieks neizver savu sasaites virves galu caur tiesneša karbīni, bet vienkārši to iekabina karbīnē. Pirmais dalībnieks neizver sasaites virves galu caur tiesneša karbīni, bet iekabina to pašdrošināšanā. Dalībnieki izvelkot virves, aizmirst izsiet virves galos mezglus. Virve iesprūst un to nav iespējams izvilkt.